šādu vēstuli bez pasta zīmoga vienkārši iespraustu durvīs es saņēmu šodien, 25. aprīlī, kurā bija iekšā uzrakstīts šāds aicinājums. Pavēste. Nezinu, vai tas ir īsti, tagad jau 5. klases skolnieki pat var uztaisīt visādus dokumentus uz datora, bet, varbūt, ka tas ir īsts, nezinu. Jāizbrauc uz policiju un jānoskaidro. Tur ir rakstīts tā. Valsts policija, Kurzemes reģiona pārvalde, Bāriņu ielā 3 Liepāja, lēmums Kuldīgas novads, lietas numurs, un tad tas ir 14. aprīlī 26. gadā par administratīvā pārkāpuma procesu uzsākšanu. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ziemeļu Kurzemes iecirkņa izmeklēšanas nodaļas 7. grupas vecākais inspektors Rūta Eilenberga uz iesniegumu pamatu konstatēja. 26. gada 27. martā saņemts dzīvnieku aizsardzības biedrības Nika iesniegums par to, ka persona Sanita Vecmane Briede kopš 4. februāra 26. gada, kad no viņas dzīves vietas tika izņemti un konfiscēti Vecmanes Briedes suņi, ilgstošā laika posmā pārkāpj sabiedrībā pieņemtās uzvedības normas, apdraud un traucē dzīvnieku aizsardzības biedrības Nika patversmes Dzenīšu Kuldīgas novadā Skrundas pagastā Ciecerē, Cieceres ielā 5 darbību. Vecmane Briede neaicināta bez atļaujas regulāri apmeklē patversmes teritoriju, arī pēc patversmes darba laika filmē patversmes teritoriju. Vecmane Briede savā Facebook kontā pauž nepatiesu informāciju, nomēlinojot gan patversmes darbu, gan PVD darbu, noskaņojot cilvēkus pret patversmi. Vecmane ir izteikusi apvainojumus un draudus patversmes darbiniekiem, lai jums nomirs bērni. Draudus patversmes darbiniekiem Vecmane ir arī izteikusi savā Facebook kontā. Sanita Vecmane Briede pašas filmētajos un ievietotajos video, kā arī 26. gada 26. februārī ap 16:30 Vecmane Briede ieradusies patversmes teritorijā, gribējusi apskatīt savus suņus. Vecmanei Briedei tika izskaidrots, ka suņus viņa nedrīkst satikt, ka suņi vairs nepieder viņai. Tad Vecmane Briede kļuva agresīva un tikai pēc Kuldīgas novada pašvaldības policijas iesaistes Vecmane Briede devās prom. Notikums reģistrēts elektroniskajā notikumu žurnālā, numurs tāds un tāds. Diemžēl kārtējā reize parādās negodīga rīcība no patversmes puses. Es neesmu viņiem teikusi, lai jums nomirs bērni. Es neesmu arī viņiem izteikusi draudus, un labi ir tas, kad viņi ir pieminējuši to Facebook kontu. Tur ir redzami video un teksts, un tur ir līdz ar to konstatējums, ka tur nav nekādi draudi. Un tos video es taisu tikai tāpēc, lai es varētu pierādīt, ka es joprojām neatsakos no saviem suņiem, un es par viņiem interesējos. Un es esmu ļoti daudz iesniegumus skraidījusi sākumā pa iestādēm, un tad es redzēju, ka tur nekas īsti nevirzās uz priekšu, vai arī virzās ļoti lēni, un tad es ieliku internetā, un otrs moments ir tāds arī, kas ļoti svarīgs, kad man ir jābūt to suņu tuvumā,
Un tās nav tikai manas domas, to arī viena veca sieviete man norādīja. Viņa teica, neaizmirst skraidot pa gaiteņiem ar tiem papīriem par pašiem suņiem. Tā lieta var būt ļoti ilga. Tie ir dokumentu birokrātijas kārtošana. Tur var būt ļoti ilgi, kamēr no vienas instances pa otru, bet suņi ir dzīves radības, man ir jābūt viņa tuvumā. Un es neesmu bijis pret viņiem agresīvi. Ja kāds ir bijis agresīvs, tad tie ir tikai viņi. Diemžēl, tad, kad es tur stāvēju uz ielas, vienreiz man pienāca darbinieks klāt un sāka uz mani kliegt tik ļoti, ka es noslīgu sniegā, man palika slikti ar sirdi, jo man ir iedzimta sirdskaita. Un tad viņš nomierinājās un pārtrauca to kliegšanu. Un saprata, kāpēc es te stāvu, jo viņš teica, ka viņam pašam arī ir suns. Jā, tā jau ir, suns jūt saimnieka tuvumu, un viņš zina pēc sava suņa un atļāva man te stāvēt. Un kad es pirmo reizi ierados un gribēju satikt savus suņus, viņi bija tie, kas ar mani skarbi runāja un arī drusku kliedza un teica, ka nedrīkst. Un es vienkārši mierīgi aizgurāju prom, es saprotu, kad, neko jau es nepanākšu tajā brīdī, jā. Ja kāds ir bijis agresīvs, tie ir bijuši viņi. Fiziski agresīvi suņus aizvedot, un arī psiholoģiski tāda vardarbība ir visu laiku, jā. Jo tāpēc, kad man ir jāatrod līdzekļi un laiks un veselība un spēks visu to kārtot, man viens jurists pareizi teica, kad viņi to dara savā darba laikā un saņem par to algu un par valsts budžetiem līdzekļiem taisa kopijas un sūta vēstules. Man tas ir jādara savā darba laikā vai jāatrod tas darba laiks, jāatrod nauda, vēl jānopelna transportam, vēstulēm ierakstītām, kopijām un viss tas jākārto un jārisina tā lieta. Un man arī ir tikai viena veselība. Un es esmu tikai viena, tur paskaties, cik daudz cilvēku ir iesaistīti, bet es viena ar visu to daru. Draugi man nedaudz palīdzēja, bet, viņi arī nav visu vareni, un man nav tādi milzīgi bagāti draugi. Un tajā brīdī, kad man bija ļoti slikti ar veselību, dēļ pārslodzes pašā sākumā, kad man bija uz visām pusēm jāskrien, un tad arī man draugi palīdzēja, lai es vispār palieku dzīva. No pārslodzes man bija slikti ar sirdi ļoti. Un teritorijas bildēju tikai tik lielā mērā, kad es stāvu ceļa malā, lai parādītu, ka es esmu ieradusies pie patversmes, ja? Un lai varētu pierādīt, kad es interesējos par saviem suņiem, ka es neatmetu to domu, kad es neatsakos no viņiem, ka es netaisos no viņiem atteikties. Un man jurists teica, ka ceļa malā es varu stāvēt vai uz ielas, cik es ilgi gribu, un es neesmu agresīva, un tie ļoti lieli nesmuki meli, jā. Tad jau padomājiet loģiski, tas ir tagad marta vidū uzrakstīts, es atvainojos aprīļa vidū, un marta beigās tas ir iesniegts, un es jau biju ieradusies pirmo reizi februārī, tad loģiski domāju, ja es toreiz februārī būtu bijusi agresīva, tad jau es sen būtu ielikt uz sutkām, jā, un paldies Dievam, es nebiju ielikt uz sutkām, un es neesmu agresīva. Kaut gan ņemot vērā, kā viņa darās, ziniet, ir ļoti jāsavalda sevi, jo es ļoti labi apzinos, kad ar šādu rīcību viņa mani provocē. Viņa varbūt gribētu, lai es paliktu agresīva. Tajā brīdī, kad vardarbīgi tika aizvesti mani suņi, es arī ar prātu aptvēru, kad man ir ļoti jāsavaldās, jo viņi to tik vien gaida, lai es paliktu agresīva, un lai man arī kaut kur aizvesti, kur nevajag. Diemžēl tā tas ir jāsaka, jo to visu var pierādīt. Un es apzināti neesmu ilgstoši jau vairs rakstījis dokumentus, galvā viss jau ir uzrakstīts, cik te var rakstīt vienu to pašu, ir vienkārši jāgaida atbilde, cerams, ka pozitīva, un lai viņi arī nomierinātos, lai viņi redz, ka es vairs, nerakstu, jā,
viss ir uzrakstīts, un arī es apzināti pa tām iestādēm vairs neeju, kaut gan man viens otrs saka, varbūt, ja vajadzētu painteresēties, jā, bet, tas atkal varētu varbūt uzkurināt tādu naidu pret sevi, nepatiku, un gal galā loģiski domājot ir tā, ja kādā dienā būtu pozitīvs risinājums, tad, viņš aizietu arī pa tiem birokrātijas ceļiem līdz Cieceres patversmei, un vienu dienu, kad es tur kārtējo reizi stāvu šoseis malā, un lai būtu tūmā saviem suņiem, viņi man pienāktu klāt un pateiktu, nāciet, mēs atdosim jums jūsu suņus. Ja? Un vienkārši viņi slēpj savas, nodarījuma pēdas un grib uzot vainu citiem. Un es uzsveru, uzrakstījuši juridisku apžēlošanu ar mēģi, lai ātrāk lietu izbeigtu. Varbūt varētu atzīt, ka tas nebija pareizi, kas bija izdarīts, jā, ka vecus suņus, kas ir visu mūžu pieraduši pie manis, ja aizved prom no saimnieka, pat ja viņi būtu aizvesti mierīgi un ar segām būros, arī tad viņiem tā būtu milzīga trauma, kā rezultātā dzīvnieks var pat nomirt. Ja? Jo ir ļoti daudz gadījumu, kad, piemēram, saimnieks nomirst vai aizbrauc prom, dzīvnieki no bēdām nomirst. Ja? Otrs ienāca ļoti naidīgi un ar tādām negatīvām runām vesels bars svešu cilvēku pēkšņi mājā, tur jebkurš dzīvnieks pārbīsies, un viņi uzturējās gan īsu stundu, un viņiem nemaz neinteresēja, ka dzīvnieki baidījās, tramīgi skraidīja, bija uztraukušies, un viņi vilka garumā nemaz necentās, kas saka, varbūt iziet ārā tas bars un palikt viens, lai dzīvnieki ir mierīgāki, ja? Un pēc tam pēc tāda negatīva stresa stāvokļa, ilgstoša, dzīvnieki tika aizvēsti. Būros, bez segām, un ārā bija ļoti augsts, un es tādā augstumā suņus parasti izvedu uz dažām minūtēm, un pēc maza mirkļa mēs pēc pusstundas vai stundas ejam vēl, bieži, ja? Bet uz mazu brīdi. Viņi, kamēr tika salikti mašīnās, kamēr visu sakārtoja, cik ilgs laiks jau pagāja, tie suņi jau bija sasaldējušies būros, nebija segas. Un kamēr aizveda, un ļoti iespējams loģiski domājot, viņi ir uztraukumā lēkājuši, pārdzīvojuši, sakratīti, sasaldējušies, un varbūt arī tāpēc viņi baidījušies mani laist klāt. To es redzu vienīgo izskaidrojumu. Un pēc tam, kad tā nelaišana klāt turpinājās, dabīja klāt viņiem tur neviens īpaši daudz nesēž, tad arī viņiem veselība ir pasliktinājusies un varbūt, ka viņu vairs nav. Varbūt arī tāpēc tāda agresija, viņi slēpj savas nozieguma pēdas. Varbūt, ka tomēr tie suņi ir izturējuši un ir dzīvi un vienkārši, negrib tagad man atdot. Capinušies savos melos. Varbūt to visu varētu beigt un sunīšu labad šito visu beigt, un es varu vēlreiz uzrakstīt juridisku apzēlošanu šitam visam, lai Dievs ar viņiem tiek galā. Jā, es to nepiedošu, to es esmu teikusi. PVD, kad es gāju prom, es teicu, ka es to nepiedošu. Bet tie nav draudi. Ja? Un kā vispār izturās pret cilvēku, ja man ir tik milzīga slodze un man ir slima sirds, un cik naudas man aiziet, un tas vēl viss jānopelna. Un tas nevienam neinteresē. Un es pirms tam biju sākusi kārtot savas darba lietas, kur es kārtoju dokumentus, lai dabūtu darbu. Tas man tagad viss ir drusciņi palicis novārtā. To es tā pamazām tagad atsāku atkal. Nezinu, ko lai vairs saka. Viss jau ir pateikts. Lai liekas beidzot mierā. Un es apkārt patvēsmē staigāju. Un toreiz ar citu par to, kad es izsaucu ugunsdzēsējus. Jā, es to video ieliku pats savai aizsardzībai. Un arī tomēr, lai patvērsmi padomā, lai godprātīgāk rīkojās un apdomīgāk. Jo kā viena sieviete man teica, sanāk jau, ka es to patvērsmi sargāju, ja? Bet es viņu nevaru sargāt visu laiku, tāpēc, ka es nevaru nakts vidū uz šoseis
palikt meža vidū viena pati, un dabīgi ēkā iekšā es netieku, un arī, tur bez atļaujas neesmu gājusi un netaisos to darīt, ja, un es nevaru visu laiku, kā man viens cilvēks pareizi teica, es nevaru būt visu laiku tur tūmā klāt, jo tas nav mans darbs, man par to nemaksā. Un es pēc iespējas uzturos tur ilgāk, un diemžēl esot tur ilgstoši, es esmu redzējis, ka diemžēl viņi strādā nolaidīgi. Lielākoties ierodas ap 9, pusdeviņiem, pirmo reizi iet suņus barot ap 10, pusvienpadsmitiem, brauc prom jau ap 4, puspieciem, suņus no būriem ārā neved. Varbūt kādreiz par retam izved, gluži vienmēr katru dienu es tur neesmu, visu laiku, ja. Tad par ko ir runa? Sēž pļāpā, bet suņus būtu izveduši labāk ārā. Es neredzu ļoti atbildīgu un nopietnu darbu, tuvus suņu būriem un zem elektrolīnijām sakurina lielu ugunskura un aizbrauc atstājot, ka daudz dūmi kūp. Ja? Tad kurš ir neatbildīgs? Un jā, mani uztrauc tie suņi, kas tur bija. Toreiz, kad es saucu ugunsdzēsējs, jā, man bija drusciņ bail, ka tā patvērsme dabīgi es tad atklājos, jā, var pret mani vērsties un atkal te viņa atbraukus, jā. Bet es tām savām bailēm pārkāpu pāri, jo man bija svarīgāk, lai neaizdegās tie suņu būri. Un par to neviens nedomā. Un arī suņi paliek vieni paši, tur apsardzība nekāda nav praktiski, jā. Kaut kādas dažas tur varbūt video kameras, un ka viņas tur ir, tur vienkārši, es nevaru visu laiku tur sēdēt klāt, man tas sanāk ļoti dārgi arī. Jo, ja es braucu vakarā un palieku līdz vēlam autobusam, man tāpēc tam vienīgais ceļš ir braukt uz Rīgu, jo es savām mājām uz Vaņodu netieku atpakaļ, un tāpēc tam no Rīgas man ir jābrauc atpakaļ uz Vaņodu, un tas ir ļoti dārgi. Un dažreiz es sēžu naktī autoostā Rīgā, dažreiz es ņemu viesnīcu. Un no rīta pēc tam, nākamā dienā pēc tam 4:30 braucu atpakaļ. No rīta nevar aizbraukt. Lūk tā. Un es gribu, lai šitos melus patvērsmi atsauc. Vai arī man būs jāiet atkal uz policiju. Es ļoti ilgi neesmu bijusi uz iestādēm. Tad viņi jau paši saraksta, ka es esmu spiesta atkal iet, man ir jāraksta par tiem meliem un arī atkal jālūdz viņiem juridiska apžēlošana, lai vienkārši tā agresija beigtos, ja, un es tur uz ielas drīkstu stāvēt un braukt, es to pie jurista painteresējos, un stāvēt, cik es gribu, kaut vai visu diennakti, ja man ir tāda iztiks līdzekļa, ka es varu nestrādāt. Dabīgi man ir jāpelna nauda, un visu laiku es tur nevaru katru dienu braukt no rīta līdz vakaram, bet es braucu pēc iespējas biežāk. Un vienīgi mela, un ja jautājums, ja viņi tik ļoti melo, tad jautājums ir, kāpēc? Tad viņiem ir kaut ko slēpt. Es biju Purmsātos, patvērsmē vienkārši meklēt, vai tur nav mani suņi. Tur, piemēram, man izvadāja, parādīja visus sunīšus un arī ļāva vēl izvest ārā, vienkārši tur veda suņus ārā un es viņiem palīdzēju, lai suņus var izvest ārā vairāk. Un vēl pēc tam kafiju uztaisīju un laipni izturējās un kāpēc viņiem nav ko slēpt? Tāpēc, ka viņi godīgi cilvēki un šeit ir kaut kas jāslēpj.